Es esmu akumulējis, zināšanas, pieredzi, spējas, un es visus šos gadus to esmu izmantojis, lai citi pelnītu naudu, vairot viņu biznesu. Vai nebūtu tagad pienācis laiks, lai darītu arī kaut ko savā labā? Pēters Stupāna stāsts ir stāsts par uzdrīkstēšanos. Uzdrīkstēšanos mainīt drošu dzīvi pret jauniem izaicinājumiem. Kā rezultātā pirms 3 gadiem Cēsīs darbu sāk uzņēmums Nordplay, kas ražo rotaļu namiņus un bērnu laukuma aprīkojumu, eksportējot visu sarežoto un tikai 3 gadu laikā spējot panākt iespaidīgus ražošanas apjomus. Nordplay ir izteikts kontraktu ražotājs. Mēs ražojam priekš sadarbības partneriem, orientāciju konkrēti uz eksporta tirgu. 90% mēs eksportējam šobrīd. Ja. Ja mēs gribam būt pietiekami nozīmīgi šajā nozarē un gribam nodrošināt pietiekami lielu apgrozi, ja mums ir pēc definīcijas jāeksportē. Mūsu sadarbības partneri bāzījās šobrīd Lielbritānijā, Nīderlandēs vai Benelux valstīs. Viņi tālāk vēl eksportē pārējo kontinentālo Eiropu. Mūsu lietošanas instrukcijas tiek tulkotas kaut galā arī spāņu, itāļu un franču valodās. Ja. Anglijas partneris Nordplay ražojumiem drīz sola atvērt arī Austrālijas tirgu. Tas Pēterim varētu sagādāt īpašu gandarījumu, jo pats viņš ir no Sidnejas. Esmu dzimis un uzaudzis Austrālijā. Es izlēmu 99. gadā pārcelties uz Latviju. Cik man bija 13, cik gadu, es neatceros. Es ļoti gandarīts un apmierināts ar savu izvēli. Man personīgi gribās domāt, ka nebija traks lēmums pārcelties no Austrālijas uz Latviju. Kaut vai dažreiz es satiekos ar cilvēkiem, pirmo reizi viņi iepazīstamies, viņi skatās uz mani tādu nedaudz jocīgi un skatās, ko pārcēlas no Austrālijas uz Latviju. Tā kā parasti, es zinu, ka daudziem latviešiem Austrālija saistās ar kaut kādu sapņu zemi, ja, bet es nenožēloju savu lēmumu. Man dzīve ir daudz bagātāk šeit nekā būtu bijis Austrālijā. Esmu par to pārliecināts 100 punktu. Es domāju, maks varēja būt iespējams biezāks arī Austrālijā, kas lai zina. Bet dzīves dažādība šeit, es mīlu Latvijas dabu, mīlu Latvijas kultūru. Es vienmēr esmu bijis Latvijas patriots, pat dzīvojot Austrālijā. Un es jūtos ļoti ērti šeit. Austrālijā Pēters bija jau izveidojis veiksmīgu karjeru starptautiskos uzņēmumos, tādēļ darba atrašana Latvijā viņam nesagādāja grūtības. Jā, man bija ļoti interesants darba piedāvājums uzreiz. Es vadīju uzņēmumu Grindex. Tas bija tieši pēc pirmās Krievijas krīzes. Jā, ja tādu vēl atceries no 98. gada, 99. gadā Grindex to ļoti smagi izjuta un vēlējās tā brīža akcionāri orientēties vairāk uz rietumu tirgiem. Tā kā daži strateģiskie lēmumi bija pieņemti tajā laikā. Tad pēc tam es strādāju 9 gadu kopumā ar uzņēmumu Kesko, Somu uzņēmums. Un tad pārgāju uz Rauta Kesko, kā rautas tīklu. Tas sakra tieši krīzes gadiem, kad bija tas nejaukais uzdevums bija, lai attiecīgi sašaurinātu uzņēmumu, lai tik galā ar jauniem tirgus izaicinājumiem, kur galā arī sašaurināja arī sevi. Tā kā pēdējais uzdevums, kaut kad tas bija 10. gada beigās. Atlaid sevi? Jā, jo reāli, ka vadība tika, kā var teikt, apvienot starp Latviju un Igauniju. Ar savu vadītāju pieredzi Pēterim nebūtu bijis problēmas atrast jaunu darba vietu, taču jau vairākus gadus viņu urdīja doma beidzot izveidot pašam savu uzņēmumu.
kamēr es vēl biju augots darbinieks, jau bija zināms nemieris, un es jau skatījos, kur es varētu sākt savu uzņēmumu. Faktiski šis krīzes laiks bija arī laiks, kad bija zinām renesans arī ar jauniem uzņēmumiem. Pēters atminās 2 pamudinājumus, kas lika noslēgties par labu koka rotaļu laukumu ražošanai. Viens bija, kad smalkā Londonas veikalā Pēters pamanīja skaistu rotaļu namiņu, kas ražots Anglijā. Bet otra reize bija, kad kāds ASV uzņēmums atsūtīja katalogu, piedāvājot importēt koka rotaļu laukumus no Amerikas. Mēģina pārdot ledu Eskimo tautai. Jā. Mēs esam šeit. Koks visapkārt. Amerikā mēģina mums pārdot faktiski koku produktu. Tad es arī sāku iedzīvināties. Latvijā, ņemot vērā mūsu zaļo zeltu, ņemot vērā, ka lielākā daļa no tā aizplūst līdz ostai un bez jebkādas pievienotās vērtības dodas tālāk pār jūru, vai es pats varu pievienot vērtību, lai nodrošinātu tik skaistu gala iznākumu. Es domāju, šeit ir neizmantota niša. Atradis biznesa partneri, kurš būtu stiprs tieši tehniskajos jautājumos un savācis komandu, ko Pēters sauc par lielisku, viņš šobrīd konstatē, ka uzņēmums savos pastāvēšanas 3 gados izrādījies krietni veiksmīgāks kā prognozēts. Latvija ir ideālā pozīcijā, lai eksportētu, pārliecināts Pēters, kā salīdzinājumu minot savu dzimto Austrāliju. Kas ir Austrālija? Mums ir 20 miljoni iedzīvotāji. Tā ir valstī, kas pēc izmēra vēl lielāka nekā Eiropa. Diezgan grūti pārklāt tādu valsti, praktiski kā komercants. Loģistikas problēmas milzīgas un nav ko sapņot pie eksporta. Kur eksportēs uz Āziju? Tad jābūt kaut kāda niša, kas āzietim varētu būt interesants. Vai Amerika vai Eiropa, tad loģistika ir milzīgs šķēslis. Kamēr salīdzinām ar Eiropu. Eiropa ir kaut kur pie 300 miljoniem cilvēkiem, maksāt spējīgiem cilvēkiem, kompakti sakoncentrēt atsevišķās valstīs. Protams, katra valsts ar savām īpatnībām, savām gaumēm, bet tomēr zem viena Eiropas jumta, kas padara ekonomiski tādas lietas kā eksports ārkārtīgi vienkārši. No Latvijas tik līdz Eiropai ir 2 stundu lidojums, pāris dienas mašīnā savi kravai, un šīs milzīgas iespējas. Ir tikai jāatrod šo neaizpildīto nišu. Tiesa gan, lai sekmīgi eksportētu, uzņēmējiem jābūt gataviem piedāvāt ne tikai pievilcīgu cenu, arī uzņēmumu vērtības ir svarīgas. Par to Pēters nešaubās. Esmu pārliecināts, ka atradīs kādā citā Austrum Eiropas valstī, kas varētu pārdot to pašu, ko mēs saražot par 10% lētāk. Bet es gribētu domāt, ka nebūs tik viegli atrast kādu, kas nodrošinās to pašu galveno formulu manā izpratnē, kas ir kombinācija no savstarpējas uzticības, cieņas, uzticamības. Tāda lieta kā tukšs solījumi nenotiek. Tāda lieta kā neatbildēts telefona zvans vai neatbildēts e-pasts nenotiek. Un mūsu sadarbības partneri to novērtē. Ja? Un šīs lietas ir kaut galā tikpat svarīgas kā šis cenas moments. Katrā ziņā Pēters Stupāns Nordplay radīs kā ilgtermiņa projektu. Un kāpēc gan ne, ja beidzot var ģērbties, kā sirds vēlas? Foršākā atšķirības ar algotu darbu korporatīvajā pasaulē un darbs savā uzņēmumā, ka nav jāvelk kakla saita katru dienu. Un uzvalks ir tikai ņemams ārā no skapja. Jā. Kāzās, bērēs un tam līdzīgās notikumos. Es esmu samērā glaunu saģēbies šodien, tā kā, bet nedrīkst jau arī kā bombas katru dienu arī staigāt. Spriežot pēc savas pieredzes, Pēters pārliecināts, ka biznesa uzsākšana nav tikai jauno priekšrocība. Viņa gadījumā tas bijis loģisks, personīgās un profesionālās izaugsmes rezultāts, kas noteikti tāds var būt arī citiem. Ne katrs varbūt ir dzimis uzņēmējs. Es arī nebiju dzimis uzņēmējs, es uzskatu. Tas bija loģiski turpinājums manam karjerā. Es esmu akumulējis zināšanas, pieredzi, spējas, un es visus šos gadus to esmu izmantojis, lai citi pelnītu naudu.
vairot viņu biznesu. Nu, vai nebūtu tagad pienācis laiks, lai darītu arī kaut ko savā labā? Jābūt arī lielākai idejai, kāpēc to dara. Dažiem tas var būt tikai dēļ naudas. Man nauda ir svarīga, protams, tas ir kaut kāds higienas faktors, protams. Bet es varu nodrošināt līdz ar saviem kolēģiem šeit, ka mēs pacējam kaut kādu Latvijas slavu pasaulē, tad tas man padara drusku siltākā sirdi. Bet tādi, kuri noskaņoti negatīvi un mīl tik ņaudēt, Pēteri no uzņemtā ceļa nevar novest. Viņš paustajām negācijām uzmanību vienkārši nepievērš. Kaut kāds zināms procents tāda būs katrā valstī. Tāpat kā katrā valstī vienmēr būs 5% bezdarbnieku. Bet Latvijā, diemžēl, kaut kas vēl nāk līdz no tiem padomju gadiem, kur valsts rūpējās par visu, un valsts kaut galā bija atbildīgs par visu, un valsts tad bija vainīgs par visu. Un ir skaidrs, ka valsts nevar nodrošināt visu šodien, bet tomēr visu sagaida, ka valsts ir vēl nodrošinās visu. Ņaud, ka cik žēl, ka medmāsam, ārstiem, policistiem, bruņotajiem spēkiem nav tik zemes algas, bet vienlaikus kā darba devējs neskat, ka tavs gods un pienākums ir maksāt nodokļus pienācīgi. Es vienkārši nesaprotu to mentalitāti. Par spīti visam Pēters ir pārliecināts, ka grandiozajām izmaiņām, kas Latviju piemeklējušas pēdējā ceturtdaļa gadsimtā, ir lemts virzīties tālāk. Ir atsevišķas lietas, ka frustrācijas ceļās, ka ķerās pie vecām idejām un katras vēlēšanas meklējam jaunu glābēju un jaunu mesiju, ejās ar balto zirdziņu. Es ļoti ceru, ka tie laiki pāries katru reizi, kad ir vēlēšanas, bet diemžēl nē. Bet tomēr es esmu šīs valsts patriots, es esmu pārliecināts, ka šīs valsts iedzīvotāji ir ļoti gudri, ļoti strādīgi, pārsvarā godīgi. Šis brīdis, kamēr Latvija nav sasniegusi savu briedumu, ir devusi iespēju atsevišķiem cilvēkiem rīkoties arī negodīgi un gūt kaut kādu peļņu no tā. Tas ir ļoti skumji un žēl. Bet tādas lietas arī notiek jebkurā valstī. Un nedrīkst arī vienkārši iesaisties kaut kādā ņaudēšanā, ka šī valsts ir tāda un valsts ir tāda, un pats neko nedara, lai izvilktu valsts arī no tās situācijas. Ir pašam jādara, ir pašam jārīkojas, ir pašam jāstrādā.